Pirmatskaņojums Īrijā. Mēs esam ļoti satraukti, ļoti priecīgi par šo komponista dāvinājumu, un tāpēc mēs domājām 2 nedēļu laikā apguvām mūsu šo mums dāvināto šo dziesmu un jūtamies ļoti, ļoti pagodināti. Jo ne tikai šis ir komponista dāvinājums mums, bet šīs dziesmas aranžējumu korim ir izveidojis šī komponista tētis. Un te arī pats komponists jums ir sagatavojis sveicienu. Sveiki, darbie draugi Īrijā! Liels prieks šodien tik lielā pulkā jūs redzēt. Tos, kas dziedās, tos, kas dejos, tos, kas svinēs Latvijas 105. dzimšanas dienu. Mani sauc Lauris Reiniks, un man ar jums, Īrijas latviešiem, vienmēr ir bijušas ļoti siltas mīļas attiecības, vienmēr ir bijis prieks braukt uzstāties, un nekad neaizmirsīšu un mūžam būšu pateicīgs Ingūnai Grietiņai un Kora LV dalībniecēm, ka izpalīdzēja man grūtā situācijā, kad man bija koncerts Dublinā. Bet šodien valsts svētkos esmu ļoti aizkustināts, pagodināts un priecīgs, ka Koris LV šodien pirmo reizi izpildīs manu dziesmu Savējais, kam vārdus sarakstījis Guntars Račs, un kora versijā Īrijā tā izskanēs pirmo reizi. Dziesma par to, ka lai arī kur mēs esam, ja mēs esam sirdī un darbos latvieši, mēs vienmēr viens otram būsim savējie. Un tādi arī paliksim. Priecīgus svētkus un sveiciens no Rīgas! Mīlestības laiks, tik pazīstams.